Tas būtu motivējuši, jo pie ģimeņu centri, kur ir jaunas sievietes, ir grūtnieces, ir bērniņi, un viņiem katram ir savi individuāli vajadzīgi. Bet tas ir tādā tālākā nākotnē. Iesākumā mēs tikai trenējamies, sākot ar atklāto nodarbību 24. Un tad mēs laikam nevienam neesam to teikuši, ir tā doma, ka varbūt mēs varētu braukt uz kultūras namiem. Uz lauku kultūras namiem. Oi, kas tas būtu par tusiņu. Jā, atklāto dēļas nodarbību. Tā ir jaunākā ideja. Kur mēs arī tā kā parādām drusciņu, ko mēs nākam, cik no ko var iemācīties arutījā līmenī. Un arī Anna tad rāda visiem pārējiem, mēs savukārt palīdzam visiem pārējiem, vai kā Diana to nodefinē, mēs būsim Annas spogulis, jo spoguļi tur nebūs. Super, un tā, lai ir tāda tusiņa, jā. Ja cilvēkiem sagribēsies to saules, gan jau viņi atradīs saules pasniedzējus, kas viņiem tur apmācīs. Tādi ir tie tādi mērķīši.